Aha. Esam atnākuši uz Briksni. Apmēram 300 x 300 metri. Vienīgais Briksnis, kas bija pa ceļam šodien, tāds atbilstošs naktsvietai. Kopā ar mums Briksnī dzīvo vismaz vēl 2 stirnas. Kuras mēs visu laiku dzenājam. Jā, viņas neapmierinātas ir ar mūsu klātbūtni. Viņas te kaut kur vazājās riņķī. No sākuma laukā viņas nobildējām, bet pēc tam, kad nācām iekšā, vēl te baltās pakaļas redzējām. Viņas droši vien nekur projām nedodās no šitiem krūmiem. Jo krūmi nav lieli. Krūmi nav lieli un apkārt citu krūmu nav. Esam nogājuši kaut kāds 25 kilometrus. Šodien arī bija tāda grūta diena, laikam, ja? Jā. Vējš bija un iet negribas vēl joprojām. Vakar restorānā mēs tur tanī zivju, tur alu iedzērām un vīniņu. Bet nu šodien neko normāli, ne? Līdz Brēmenei vēl ir zīmes, rāda 88, bet mēs nesaprotam, kā tas ir iespējams, jo pēc mūsu aprēķiniem ir mazāk pa 50. Un rītā taisamies noiet kādus 30, un tad parīt lepni iesoļot pie Līvuka, kas nezinu, Līvuks ir mana krustmeita, Brēmenei ciemos, un ceram beidzot tikt pie kaut kādām vakariņām, nezinu, normālām. Pie dušas un veļas mašīnas. Pie visām ekstrām iespējamām. Bet galvenais mums gribās kaut kādu mājas ēdienu. Jā. Tādu, mierīgi pagatavotu. Jo mēs tā arī ugunskuras nekādas nekurinām, un prīmusiņš mums tur ar to mazo balonu tur neko nevar izvērties. Tā, būvēsim telti. Ko? Viss forši. Viss forši. Lietus nelīst. Saulaina diena. Jā, apšim labi bija. Viss? Viss. Jā. Vispār varētu gulēt jau. Bet tev telts jāslēj. Jā. Vai. Čau. Čau.